Runājot par Latvijas tēlu pasaulē, mūsu valsts patiesā bagātība nereti tiek piemirsta. Tie ir mūsu gaišie prāti, tostarp zinātnieki un pētnieki, kuri bez pompoza skaļuma paveic lielas un fantastiskas lietas. Nākamajā sižetā mums būs iespēja ielūkoties, kā tepat Rīgā top daži revolucionāri produkti. Kopš pagājušā rudens Meža parka vidusskolā darbojas Inovatīvo biomedicīnas tehnoloģiju institūts, kurā strādā 26 pētnieki. Ikdienas viņi nopietni strādā, lai atklātu jaunas iespējas, kā palīdzēt cilvēkiem kļūt veselākiem un skaistākiem. Šobrīd tirgū palaisti jau 10 no tiem, bet tā kā institūts mēnesī nāk klajā ar vismaz vienu jaunu izgudrojumu, nebūtu jābrīnās, ka to skaits drīz krietni pieaugs. Nav jau noslēpums, ka tirgū ik pa laikam parādās kāds mistisks brīnumlīdzeklis, kas solās ārstēt kādu kaiti vai novērst kosmētisku defektu. Taču visbiežāk tiem nav nekā kopīga ar nopietniem gadiem ilgiem pētījumiem. Ar ko mēs atšķiramies? Mūsu visiem produktiem ir zinātniski pierādīta efektivitāte. Tas ir ārkārtīgi svarīgi. Tie laiki, kad kāds ražotājs varēja salikt buņģiņā kaut kādus komponentus un uzrakstīt produktu ārstē to un to, cauri. Civilizēta pasaulē, pie kā bez šaubām pieskaitam arī mūsu Latviju, tad tikai viena pieeja. Produktam jābūt interesantam priekš tirgu, tad aktuālā. Tas ir pirmkārt, otrkārt patentspējīgām. Pēdējais – drošība un efektivitāte. Protams, lai ikdienas veiktu pētījumus, nepieciešami nopietni resursi. Līdzekļus tiem institūts rod sadarbojoties ar privātu uzņēmējiem, pārtikas pārstrādātājiem, kā arī zāļu un kosmētikas ražotājiem. Piemēram, ar piena kombināta elpa līdzdalību saņemts ERAF finansējums 3 jaunu produktu izstrādei. 2 gadus ilgušais darbs pie veselības tēju radīšanas nesen ir noslēdzies, un tagad tās jau iespējams iegādāties veikalos un aptiekās. Jaunajā līnijā ietilpst 3 dzērieni, kuru uzdevums – ādas stāvokļa uzlabošana. Tām doti nosaukumi aronija, cidonija un ābols, ņemot vērā katras tējas galveno sastāvdaļu. Galu galā ādas šūnas barojas ar asinīm. Tad šūnu mute skatās iekšā, bet ne uz āru. Un tad, kad mēs smērējām ļoti dārgus un efektīvus krēmus uz mūsu ādu, principā tikai daļa no tām labām vielām iet caur ādu. Tāpēc, ka tomēr daba ir paredzēts, ka šūnas jābaro caur asinīm. Tēja ābols, kurā bez ābolu sulas atrodami arī zaļās tējas, kurkumas un mārdaģa koncentrāti, ir īpaši izstrādāti, lai palīdzētu cilvēkiem, kas mīl saulē vai solārijā, pavadīt krietni vairāk laika nekā būtu vajadzīgs. Tādējādi nodarot nopietnu kaitējumu savai ādai un riskējot saslimt ar melanomu, ādas vēzi. Bieži vien dāmas pamaz lietu ūdens. Un šī gadījumā bez šaubām būs problēmas ar ādu. Tad mēs mēģinām piespiest cienījamies dāmas dzert vairāk ūdens, tad atšķaidot šo produktu ūdens glāzi un izdzert vienu tādu trauciņu pa dienu. Lai iegūtu vēlamo efektu, tējas jādzer saskaņā ar stingriem norādījumiem, ko izstrādājuši institūta pētnieki. Mēs testējot novērojam, ka šis produkts uzlabo ādas funkciju, mazina oksidatīvo stresu, tas ļoti un arī kavē novecošanas procesus. Mēs arī pētījam in vitro, uz šūnu kultūram, kā arī uz laboratorijas dzīvniekiem. Saskaņā ar Eiropas Savienības standartiem uz dzīvniekiem atļauts testēt tikai uztura bagātinātājus, bet ne kosmētiskos līdzekļus, un institūts stingri ievēro šīs prasības. Nu pat zinātnieku komanda beigusi darbu vēl pie viena produkta – sildošās fitomaskas. Tai dots gaisīgs nosaukums balerīna, taču produkta spējas ir patiesi apbrīnojamas. Tajā atrodami 22 komponenti – ārstnieciski augi un ādu barojošas vielas. Veidojot šo līdzekli, zinātnieku komanda sākumā vēlējusies radīt anticelulīta preparātu, bet testējot atklāja, ka tas mazina arī locītavu sāpes. Tā tika iegūts līdzeklis 2 vienā. Mēs sasmalcinājām drogas un sajaucām ar tādām ķimiskām vielām, kuras starp citu izmanto ļoti dārga kosmētika, lai veicinātu to vajadzīgo vielu transportu caur ādu. Izstrādājot jebkuru jaunu preparātu, sākumā tiek vākta informācija un veikta zinātniska analīze, bet pēcāk tiek iegādāti un kombinēti augi. Starp citu, 80% augu tiek iepirkti no vietējiem zemniekiem.
Nākamais posms jau ir laboratorijas testi, un tad var sākties ražošana. Īpašā slēgtā tvertnē tiek sajaukti nepieciešamie komponenti, kurus pārpumpē iepildīšanas iekārtā un visbeidzot trauciņos. Jau pavisam drīz, iespējams, nākamā mēneša beigās, zinātnieku grupa iecerējusi laist klajā arī inovatīvu, pat sensacionālu līdzekli onkoloģijas slimniekiem.